Labi, es zinu, ka mums ir attiecību problēmas, bet padzīvot atsevišķi. Kas es esmu kaut kāds smags darbs, bet tur tā rūpti jāstrādā, no kur ir jāizvērās. Un kāpēc padzīvot atsevišķi nevienmēr ir slikti? Es domāju, ka tā ir vienkārši izvairīšanās un bailes nošķiršanās. Vai arī iespēja nepateikt lietas, kuras tu pēc tam nevar atsaukt? Zini, iespēja nedzirdēt lietas, kuras tu negrib dzirdēt. Zini, ja mēs ar Kāru būtu padzīvojuši atsevišķi, bet man tā nebūtu jāiet uz tiem internetrandiņiem. Tu esi dzirdējis, ka attiecību pauze ir nesus kaut ko labu. Labi, es saprotu, kafijas pauze, reklāmas pauze, bet mīlestības pauze. Saprotiet, mums iet aizvien sliktāk un sliktāk, un kas būs tālāk? Tā, pat par pauzi paliks. Es domāju, nepiekrīti. Nevajag. Kad būs plumpus degli, būs vēl satrauktāk. Man ir viens tests, vai tev attiecībās ir vai Tas ir tavs attiecību tests, tas ir viss, kas tev ir vajadzīgs. Nē, vajadzīga laba kosmetoloģija. Nepētē. Uz ceļiem ir bedres, bet tev pat tām nav jātusē, lai novērtētu to, ka tur nav labi. Nu, nepagaid, tā jau tik slikti nav. Mums ar Henriju ir ļoti daudz labi. Vienkārši saprāt, tas ir sarežģītāk. Tik sarežģīt, ka vienam jābrauc prom uz tā aizem, ja? Noslūkņu katru. Fūj! Ko fūj, ievērtē muskuļus? Es nerunāju par muskuļiem, es runāju par Henriju. Ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt? Sēdēt un gaidīt visu dienu, kad viņš man teiks jā vai nē? Nu, tak. Zini, padomu iedošu. Vēl tu laiku sev. Ko? Kas tev ir vajadzīgs? Nu, ko tu gribētu darīt? Nu, padomā taču par sevi. Kas es esmu? O, nē!